Es esmu sveicināts skatītāji. Laimīgi jauno gadu. Šis ieraksts drīzāk būs tāds kopsavilkums tam, kas jau ir bijis šajā kanālā, un tāds nākotnes ieskicējums. Es kādu mēnesi šeit neko jaunu nebiju likusi iekšā, jo tas bija reāli tāds pārdomu laiks. Pirmie ieliktie video vairāk tādi kā taustīšanās mēģinājums, formātu meklēšana. Arī tai skaitā mērķa auditorijas apzināšana, izpratne, kas ir tie cilvēki, kuriem ir vajadzīgs tas, ko es stāstu. Un, izkristalizējās tas, ka manas zināšanas noteikti būs vajadzīgas vienīgi tiem, kuriem jau pašiem ir vēlme izzināt, saprast dziļāk lietas. Tos pat nevar saukt par meklētājiem, jo meklētāji mēdz būt dažādi. Ir cilvēki, kuri aizraujās ar šo meklēšanu. Viņi krāja informāciju nedaudz šurp, nedaudz turp, nedaudz vienā vietiņā, nedaudz otrā. Ir tāds ieskicējums no ļoti daudzām, varbūt mācībām pat, vai dažādiem kursiem un tā tālāk, bet viņi tā kā turpina vēl joprojām meklēt, viņi nav atraduši, viņi nepaliek pie kaut kā viena. Un tikpat labi var būt arī tā, ka viņi tā arī neatrod neko. Viņi ir, es teiktu, viņi ir aizrāvušies ar šiem meklējumiem, jo, atceriet, mēs runājām par prātu. Prāts ir tā būvēts, ka viņam patīk krāt informāciju, patīk uzņemt kaut ko jaunu. Tāpat kā astrālajam ķermenim vajag jaunas iespaidas. Un ja iestrēgst šajā līmenī, tad var gadiem meklēt, tā arī neko neatrodot, nesaprotot, ka kaut kas ir tas, kas tev vajadzīgs, un vienkārši turpina cilvēks meklēt. Bet es ne par to. Es gribētu būt noderīgi tiem cilvēkiem, kuri saprot, ka šī pasaule nav radusies pati kaut kādu haotisku daļiņu sprādzienu rezultātā, bet tomēr, pat ja tas ir bijis lielais sprādziens, tas ir bijis kontrolēts. Tas ir bijis paredzēts un vadīts. Un ka eksistē kāda augstāka vara, vai, varam apzīmēt viņu ar vārdu radītājs. Priekš manis gan tas būtu vairāk radītāji, jo nepastāv viena tāda būtne, kas būtu tik milzīga, ka viņi varētu aptvert visu visumu. Tie ir daudzi ļoti augsti attīstīti saprāti, kas ir spējīgi, darboties kā viens vesels, jā. Tieši tāpēc pasaulē ir reliģijas, kuras saka, ka Dievs ir viens, un tāpat laikā ir reliģijas, kas saka, ka ir dievi. Olimpā bija daudz dievu. Cilvēkiem, kas ir vairāk ar dabu saistīti, viņi tā kā iepazīst Dievu caur dabu, arī viņiem ir daudz visādu dabas garu, piemēram, jā. Bet ir arī kristietība, kurā apgalvo, ka Dievs ir viens. Un tad cilvēks reizēm nesaprot, kas tad ir pareizi, vai ne? Patiesība ir tāda, ka pareizi ir abi apgalvojumi. Dievs ir viens, bet viņš sastāv no daudziem. Jo šie daudzie ir spējīgi dzīvot un darboties tādā vienotībā, tādā sinerģijā, ka tas izskatās kā vienots organisms.
Un līdz ar to tie cilvēki, kuros arī ir tāda pati izpratne, dziļāka pārliecība, viņiem būs vieglāk uztvert to, ko es stāstu. Es ļoti maz esmu bijusi dažādos, jāsaka, reliģiskās kustībās vai ezotēriskos novirzienos, jo es meklējot centos atrast to īsto, to, kurā es patiešām jutīšu viedumu. Un tā es savos meklējumos atradu dzīvās ētikas grāmatas, jeb Agni jogu, ja? Un tā ir pagājušā gadsimtā cilvēkiem dota mācība. Līdz ar to es visu, ko es stāstu, es balstos uz šo te pamatu, uz dzīvo ētiku. Tāpat laikā pirms Helēnas Rērihs rakstītās dzīvās ētikas bija arī Helēna Blavatska. Viņas slepenā doktrīna, kurā ir ļoti daudz visumu likumu izklāstu. Viņai ir vēl daudz dažādas grāmatas. Arī tās ir augstāku garīgu būtņu inspirētas. Fakts ir tāds, ka, lai cilvēki nenomaldītos pavisam, staigādami pa zemi un jusdamies atrauti no debesīm, ik pa laikam Dievs sūta kādu savu sūtni, tā vienkāršā valodā sakot, lai attīrītu cilvēku zināšanas. Tāpēc periodiski nāk kāds pravietis, nāk kāds jaunas mācības nesējs. Tikai, nelēm tā, ka vēlāk šīs mācības visas pārvēršas par reliģijām, kuras balstās uz dogmām, uz kaut ko tādu sastingušu, nemainīgu. Tur pazūd tas īstais dzīves impulss, jo kosmos nemitīgi mainās. Līdz ar to nekas nevar būt tāds nekustīgs un nemainīgs, sastindzis. Ja zināšanas kaut kāda izpratne neiet līdz laikam, tad tas nozīmē, ka viņi nedarbojas vairs. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs par Dievu vēl parunāsim. Kādā no nākamajiem ierakstiem es padalīšos ar to, kā uz šo tēmu var skatīties no dažādiem viedokļiem. Bet tas, ko es gribu tagad teikt, ir tas, ka ir sācies jauns gads, kaut gan dabā reāli jaunais gads sāksies ar pavasara iestāšanos. Tas būs martā, kad nāks jau jaunas enerģijas uz zemes, jauns impulss. Daba mostās, nāk enerģijas pieplūdums, tā tas ir dabiski. Un jādomā par to, kāds būs šis jaunais gads. Katrs gads aizvien vairāk atšķirās no iepriekšējiem. Mēs vērojam, kāda ir mūsu daba, dabas apstākļi, klimats, kurš mainās strauji. Tas viennozīmīgi liek domāt par tām globālajām pārmaiņām, kas ļoti strauji tuvojas. Arī par to es runāšu. Turpmāk. Būs tēmas, kurām es pieskaršos tā diezgan vienkāršotā valodā. Tikai kaut kādā zināmā minimumā, ko es izstāstīšu. Bet cilvēki, kuriem tas interesēs dziļāk, es došu saites internetā, kur meklēt informāciju. To informāciju, kas ir pārbaudīta, par kuru es varu galvot. Es šim jautājumam vispār pieeju ļoti nopietni, jo
tas, kā es izprotu pasaules uzbūvi, liecina par to, ka ir divi spēki. Ir gaisma un ir tums, un tie abi ir aktīvi. Līdz ar to es noteikti nepiekritīšu idejai, ka var iet pa jebkuru ceļu un nonākt pie Dieva. Ja tas tā būtu, tad Kristus nebūtu Bībelē teicis, ka būs cilvēki, kas nāks pie viņa un teiks: Kristu, mēs tevi visu dzīvi cītīgi pielūdzām, skaitījām tev lūgšanas, vērsāmies pie tevis, bet Kristus viņiem atbildēs: piedodiet, es jūs nepazīstu. Tas nozīmē, ka ne visas mācības, lai kā viņas tiktu pasniegtas, viņas nevar aizvest pie Dieva. Informācijai jābūt tīrai. Meli un patiesība neiet kopā. Tādēļ arī cilvēks dzīvo uz zemes, lai mācītos atšķirt. Tas ir viens no cilvēka dvēseles tādiem pamatuzdevumiem – iemācīties atšķirt baltu no melna, melus no patiesības, īstu, dzīvu no nedzīva. Tas nav tik acīm redzami, kā mums varētu šķist. Tādēļ arī ir vajadzīgi gan pravieši, gan tie, kas attīra šīs reliģijas izpratnes, jo mēs pazaudējam to tīrību. Līdz ar to sākam iet ne tajā virzienā, kurā gribētu paši apzināti. Cilvēks tiešām var domāt, ka viņš attīstās, viņš iet uz gaismu, viņš kalpo gaismai, bet viņš neko, piemēram, nav dzirdējis par to, ka ir ar savu ego vispirms jātiek galā. Jo eksistē arī garīgais egoisms. Un tas ir vēl ļaunāk nekā būt vienkārši egoistiskam cilvēkam. Mēs visi no tā nākam, mēs visi esam tomēr egoisti, jā. Lielākā vai mazākā mērā, un tad mēs vienkārši saprotam, ka, laikam nevajag tik daudz ieciklēties uz sevi, apkārt ir arī citi, bērni, mazbērni, vēl cilvēki, kuriem gribās palīdzēt, un tad pamazām pārslēdzamies. Bet gadās arī savādāk, ka tas egoisms ir tik ļoti smalks un tik dziļi mūsu dvēselē, pat mūsu sirdī ieplūdis, ka viņš vispār visu dara tikai sev. Tā cilvēks aiziet, pats to nemanot, viņš aiziet pa tumsas ceļu, kalpot tumsas spēkiem. Tā būs plaša tēma, par ko es runāšu. Vēl es pieskaršos arī veselības problēmai, jo medicīna kā tāda, es nezinu kā jums, man viņas sen vairs neiedvesmo, lai piedod man ārsti, bet labs ārsts ir tās, ar kuru parunājoties man kļūst vieglāk un mierīgāk. Ja saruna ar ārstu rada stresu, tad diez vai tas ir tā vērts. Ir alternatīvs skatījums uz mūsu bioloģiju, un ar to es arī padalīšos un pastāstīšu, kur tālāk meklēt informāciju, jo tā ir lieta, kuru nevar uzspiest nevienam. To nevar paziņot kā tādu vienīgo glābiņu, jo cilvēkam jābūt ir gatavam šai informācijai. Jānotic. Es ticu, ka ļoti daudz cilvēku meklē šīs zināšanas, mēģina saprast, kaut kas neiet kopā ar to, ko tu jūti sevī, savus procesus, un ar to, ko, piemēram, pasaka kāds ārsts, uzstādot kādu diagnozi. Arī man tā ir bijis, ka man vienmēr licies, ka nevar būt ar cilvēku tik briesmīgi, ka viņš tik ļoti viegli ir spējīgs saslimt, viņam var būt tik viegli visādas problēmas rasties, jo, vai tiešām kāda augstāka vara būtu mūs radījuši kā tādus vārguļus. Es šo domu nekā nevarēju pieņemt, un tad, kad es atradu informāciju par jauno vācu medicīnu,
Es vienkārši atradu apstiprinājumu savām sajūtām. Arī par to es pastāstīšu. Būs daudz vēl dažādi kosmiskie likumi, par kuriem es stāstīšu, bet es gribu teikt, ka tev klausītājs svarīgi ir saprast, ka jebkuru jaunu informāciju uzņemot, ja mēs runājam par likumiem, tad par to ir jācenšas pēc tam savā ikdienā apdomāt, iedziļināties tajā, mēģināt sajust un saprast, kā pielietot šo zināšanu tā, lai viņu pārbaudītu. Viss, ko es stāstu, ir jāpārbauda. Nedrīkst vienkārši neko iekalt, pierakstīt un tagad staigāt ar šo te zināšanu. Ja mēs zināšanas nelietosim, šīs zināšanas nostāsies pret mums pašiem. Karma seko katram no mums. Tas ir augstākais likums, no kura aizbēgt un izvairīties nekā nav iespējams. Un viņš zina, seko, ja tu cilvēki esi ieguvis kādu jaunu zināšanu, un tu to nelieto, tu nesāc to savā dzīvē, realizēt šo zināšanu, tad karma sāk spērt pa sēžam vietu. Līdz ar to es gribu brīdināt, ka, ja sākam kaut ko mācīties, izturamies pret to atbildīgi. Daram tā, kā pareizi jādara skolniekam, jāpilda mājas darbi, un tad arī dzīvē daudz kas var mainīties. Un vēl ļoti nopietna tēma būs tā, kā sagatavoties nākotnes pārējai, jā, kristieši gaida Kristus otro atnākšanu, budisti gaida Maitreju, visas citas reliģijas. Arī tāpat kādus savus svētos cilvēkus. Līdz ar to šī te pasaules pārēja uz jaunu funkcionēšanu, uz jaunu formātu, viņi notiks. Bet tas nebūs tā mierīgi un mazsāpīgi. Nenotiks tā, kā aiziesim gulēt vienu dienu vecajā pasaulē, vēl nākamajā pamodīsimies jaunajā. Nē, diemžēl tā nebūs. Tāpēc tam laikam ir jāgatavojās. Tieši tāpēc es šeit esmu, tieši tāpēc es ar tevi, mīļais klausītāji, runāju. Lai nodotu to ziņu, ka būs vien jāiespringst, būs bišķīt kaut ko ar sevi jādara. Jāsagatavojas kaut vai psiholoģiski, jā, kaut vai morāli. Jo priekšā mums ir diezgan grūti laiki. Tas nav tādēļ, lai kādu baidītu, tas ir vienkārši fakta konstatācija. Jo visgrūtāk būs tieši tiem, kas sāks baidīties. Bet tas, kuram ir zināšanas, kurš zinās, kas var notikt, kā var notikt un ko var darīt, viņš to būs apdomājis, viņam nebūs jābaidās. Tas ir ļoti svarīgi. Bailes nekad nevienam neko nav palīdzējušas risināt. Bailes traucē, viņas cilvēku padara vai tādu nespējīgi rīkoties, cilvēks sastingst bailēs, vai mēģina aizbēgt, iebāžot galvas miltīs kā strauss, bet, diemžēl tā strauss lielā pakaļ taču paliek ārā. Viņš nevar noslēpties nekur. Tāpēc rīkosimies gudri un lietosim zināšanas, kuras saņemam, kuras mums ir ar Dievu gādību tikušas dotas, lai mēs viņas tieši tagad liktu lietā un mācītos, kā dzīvot ētiski, kā izturēties ētiski ne tikai pret sevi, bet pret apkārtējiem, pret visu dzīvo, pret planētu kā tādu.
Un arī pret dieviem tā skaitā, jā. Nu, pret visu ir jābūt tādai kā pareizai izpratnei. Tas tad šai dienai arī viss. Uz tikšanos nākamajā reizītē.